Tā. Nu, Andrejs, stāsti, ko mēs te darām. Mēs makšķerējam līgus. Jānis ir uzlicis esmu. Viens jau filēju, viena saida. Par visām, o? Šitā te ir skumbrija. Šitā ir saida. Lūdzu, vēl viens skumbrijas gabaliņš. Šitāds jau apļērkāts. Tur ir spannība. Andrej. Pirms tam mēs jūs saķērām. Mēs ar Andreju, protams. Jānis, ne? Jānis lielās izķers plītā. Slikt, skumbrija. Šitā mums laba skumbrija. Un kilograms ir klāt atsvaram. Atsvars, jā? Kāpēc kilograms, Andrej, kāds komentārs? Liels trauma. Liels trauma. Liels trauma, jā. Kāds dziļums mums te, Andrej, pasties monitorā? 158 metri. 158 metri. Varbūt īsti komentāri, kāpēc, Andrej, tu nemakšķerē šobrīd? Es nemakšķerē, tāpēc, ka man ir mehāniskā spola un te ir ļoti liels dziļums un grūti uzvilkt. Grūti uzvilkt. Varbūt Jānis vienkārši, kas ir baigi čaklājis. Jā, noķers kādu dzīvu, tad būs iemesls mocīties. Nē, to iemeslu mēs neredzam. Lūk, kāds notiek. Un cik? Kaut kas netika piefiksēts. 170 metros. Velkam pa gruntīti. Metru pieceļam augšā. Palaižam vaļā un atkal metru pieceļam augšā. Tā visu laiku, kad mēs skolu tukšu, tad velkam augšā ar zīmi. Laika ietiekšā. Ko tā? Čučik. Spolē viena vērts pie uzmanību. Kā metri iet? Pirkst pieturam, lai nesamet mezglu. Neko tev redzēt. Viss, kas notiek. 160 metri. Līdz sagaidīsim, ka zivs noķersies. Mēs tā, par kādu zivu mēs ķērām, Jāni? Cik viņas? Ling, jā. Līdz 40 km. Lielāks par cilvēku, ne? Ap 2 metri. Jā. Principā ķeram zivu lielāku kā makšķernieks. Paceļās smagums augšā, tagad palaižoļā. Jā. Jo lejā ir liels trauma. Ļoti bieži haizivs pieķerās. Maziņas haizivs. Andrejs vakar noķēra haizivu. Andrej, kādu bija sajūta haizivu nomakšķeriet? Viņi var nejūt. Andrej, iedod kādu vadošs norādījumus. Droši kļovs. Gafti, jā, attais kļūs vaļā viss. Garolīgs, ne? Jā. Tas ir gafti. Nē, Andrej, tikai bez promaha, Andrej, lūdzu, jā? Bet nāk smagi augšā? Kaut kādos 150 metros kaut kas pieķērās. Patreiz vēl nezinām, kas. Ir jau cerība, ka tas ir tas links. Jānis. Andrej, tu ir gatavs? Sagatavojas gafu, piesējas, lai mums viņš neaiziet. Mēs 30 metri vēl palikuši. Vēl? Jā. Cik tev bija izlaists? 240. Kā viņš tik viegli to nāk šurp? Viņš viegli nāk šurp. Ne, tu teici, ka kaut kādā brīdī varētu būt baigā pretestība. Šausmīgi liels varbūt, ka nav. Cik vēl ir metri? 90 metri. Bet diezgan lēni nāk uz augšu. Lēni. Tukšā nāk ātrāk. Galvenais tagad nepalaist viņu brīvgaitā. Tā, lai viņš nedabūna līkumus. 70 metri vēl.
Galvenais pareizi šobrīd nostrādāt, lai ievilktu laivā. Tāpēc ir nepieciešams āķis, lai aizkabinātu. 20 metri. Un principā jābūt augšā. Tā vecīši, es jūs līdz vairs nefilmēšu, līdz jūs esat. 17. Varbūt sen viņi velkam augšā. Ej, tur, Andrej. Vilksim par to caurumu augšā. Pirināt. Kāds liels? Ej, divi var jau redzēt. Divi? Nē. Haizīva apačā. Vai cietais? Nu, ierā. Должен ciet, pagaidī. Vēdrā. Vēdrā. Maziņš. Bet ir. Un haizivs. Vēl kaut kas arī. Un haizivs arī. Un haizivs. Lūdzu. Haizivu mēs kabinām nost. Pag, nemet vēl prom. Parāda Andrej, parāda. Mazā smukā. Andrejs. Nu jā, tādi haizivi. Bet tas nebija pamats. Mērķis bija šeit, tas ziv. Šitas līnks. Kā tad? Reika viņš nāca no liela dziļuma augšā un viņam... Izkabina gafu. Kas ar pūsliņam izlīdz Tas ārā? ir pūsls, tāpēc peldēšanas pūsls. Tā. Kas viņam iznāca tāds ārā, tāpēc, ka Tāpēc, ka viņš no liela dziļuma, no liela dziļuma iztaisās ārā? spiediena maiņa. Nopietni, vai tā domāt tikai? Nē, nu jā. Jā? Spiediena maiņa. Tad jau viņš augšārs nebija spējīgs pretoties, tad jau principā. Maziņš, bet Nu, piecel Jānis jau blakus tā, lai var savu lomu piecel blakus. Nu, mēs tika maziņš. Jā, viss kārtībā. viņš jau trīt dieži viņu atlaist to pūslu apakaļ. Kur ir nazīti? Labi. Tas ir nazīti. Uz ko tad mums paņēma? Paņēma uz makreli. Varbūt vēlreiz jālaiž iekšā. Obligāti. Paņēma uz stumbri. Viņa smuka zivs. 5 kilogramiem. 5 kilo domā kaut kā. Jā. Viņam baigi cietais, viņam baigi grūti uzķert. Tā. Tā brauciet uz Norvēģiju, makšķirējiet. Jā. Daudz sološi. Šitais atver viss mazos, ne? Kapāšanu. Nu, es domāju, ka tas mums nav pēdējais šodien. Ok. Nozīmē, ka viņi ķerās. Viņi ķerās, viss ir pareizi. Jāturpina. Mēs esam jūnija beigas, jūlija sākums. Brauciet uz Norvēģiju.